Ambeļu pagasta tradīciju mājā Ambeļu skreine akcijas Satiec savu meistaru ietvaros skanēja violas skaņas, savukārt uz malkas plīts tika pagatavoti latgaļu gavēņa ēdieni no vietējiem produktiem. Biedrības kultūras studijas spēga vadītāja Ilza Mežaniec pastāstīja, ka realizējot lauku atbalsta dienesta projektu par 2000 eiro tika iegādātas 12 mācību violas un 1 koncertviole, kuras tiks nodotas Špoģu mūzikas un mākslas skolai, lai varētu atvērt violas klasi un mācīt violspēli vietējo pagastu bērniem. Tradicionālās violspēles klasi vadīja pieredzes bagātā violniece un folkloras ansambļa Rūžaņa vadītāja muzikante Inga Zeile, kas pulcināja gan jau esošos, gan topošos violniekus no Ambeļu pagasta, Preļiem un Viļāniem. Pati Inga violi spēlē jau 30 gadus un prot to iemācīt arī citiem. Īpaši aizkustinoši bija vērot, kā bērniem tiek dota iespēja iepazīt violi, sajust šo instrumentu, uzzināt, kā tas aprūpējams, pirms sākt spēlēt. Pēc tam, kad katrs jau bija sadraudzējies ar meistarklasēji iedoto instrumentu, arī pati violēšana veiksmīgi padevās. Kopā ar Ingu radošās komandas dalībnieki izspēlēja 2 lustīgus dančus – Sienēs sienēs un Cūkas driķos. Es domāju, ka katram meistaram ir kaut kas savs, ko iedot, un tāpēc arī mēs esam šeit. Man galvenais mērķis bija atvest bērns, iemācīties pamatus violītēs. Un arī tādu kā muzicēšanas prasmi gan vienam, gan kolektīvā, kopā kapelā. Man jau patīk tas pats brīnums, kad bērns paņem pirmo reizi to violi un ka viņam sanāk, ka tas, ja man ir instruments mājās, es viņus vienkārši paņemu, spēlēju, izjūtu, tad viņš vienā brīdī ir tā situācija, viņš skan. Manuprāt, tas ir tas, ko es šodien šeit vienkārši redzu un iedvesmojos un priecājos, un sāk skanēt šīs violas, kas ir vakar atceļojušas uz Daugavpili ļoti lielā skaitā, un jā, manuprāt, tas ir. Man arī likās svarīgi atvest šos bērnus un parādīt, cik jauki ir saspēlēties tieši kolektīvā un vispār iegūt šo saspēlēšanās prieku vai spēlēšanas prieku, izbaudīt šo instrumentu. Es domāju, ka tas ir vislielākais baudījums un vislabākais, ko mēs varam iegūt no muzicēšanas, ja šī muzicēšana mums sagādā prieku. Pēc veiksmīgas muzicēšanas visi kopā sēda pie lielā saimes galda, lai nobaudītu gardos gavēņa ēdienus. Ar savu prasmi ēdienu gatavošanā dalījās Latgales godu saimnieces Broņislava Gavere un Astrīda Dambīte no Vārkavas. Mums jau tā tēma tie gavēņa ēdieni, bet kā mēs apsēdāmies pie galda, kāds tur vairs gavēnis, tur ir tāds labums, ka tiešām ir ļoti pilns vēders jau. No šīs dažādības tur bija gan spolvaini sklimpas, jā, laikam, skļotskas, spolvainos skļotskas, tad bija šī miežu putra, gan, viss kaut kas, es pat jau vairs nevaru atcerēties visas tos ēdienas, ko mēs nobaudījām šeit, jā. Tiešām mums ir foršas saimnieces šeit, tā kā jā, gavēņa ēdienu un muzicēšanu, kur vēl labāk. Akcijas dalībnieki atzina, ka tā ir ļoti vērtīga apmeklētājiem. Tā bieži vien arī ir impulss, lai tai sekotu un to rīkotu arī citviet Latvijā. Satiec savu meistaru aktivitātes norisinājās arī Raiņa mājā Berkenelē, kur savas amata prasmes klātesošajiem demonstrēja 3 meistari. Aust mācīja Una Gura, kokapstrādes pamatus Edgars Ļahs, rotaļlietas no auduma meistaroja Elita Poļakova. Lielu interesi apmeklētāju vidū izraisīja rotaļlietu gatavošana, kurā iesaistījās kā pieaugušie, tā arī bērni. Koktēlnieka Edgara Ļaha vadībā uz kokaripiņām tika izdedzinātas latviešu rakstu zīmes. Pateicoties audējai Unai Gurai, Berkeneles stellēs tika austs lakats, kas pavisam drīz tiks pabeigts. Arī turpmāk Raiņa māja Berkenelē aicinās uz radošajām nodarbībām. Sekojiet līdzi informācijai un piedalieties!